Šodien pastāstīšu jums par Firewood katlu. Firewood katls ir paredzēts malkas gabalu un granulu dedzināšanai. Tas ir aprīkots ar granulu degli un tvertni. Katls ir aprīkots ar TECK uzņēmuma Aptsha Slim vadības bloku, kas paredzēts katla un degšanas procesa vadībai. Vadības bloks ir paredzēts degļa vadīšanai. Katlam ir 3 galvenās kameras. Pirmā kamera ir siltummaiņa kamera. Otrā kamera zemāk ir paredzēta malkas ielādei. Trešā kamera ir pelnu kamera. Sadegšanas kamera ir aprīkota ar sprauslām. Sprausla nodrošina pareizu malkas gazifikāciju. Katla augšējā kamera ir aprīkota ar vāciņu. Vāciņš kalpo, lai atvieglotu iekuršanu. Ja vilkme ir vāja, vāciņu var atvērt. Dūmgāzes ies tieši uz siltummaiņa kameru. Vidējās durtinis ir aprīkotas ar patentētu slēdzeni ar āķi. Āķis slēdzenē pasargā no pēkšņas atvēršanās. Pateicoties tam, nejaušas atvēršanas gadījumā nenotiks intensīva dūmgāzu izplūde. Šobrīd katls ir sagatavots malkas kurināšanai. Augšpusē ir uzstādīts vilkmes regulators, kas reaģē uz katla temperatūru. Zemāk ķēdīte ir piestiprināta pie vāciņa. Strauji paaugstinoties temperatūrai, vāciņš aizveras. Uz skalas varam iestatīt temperatūru, pie kuras katls aizvers vāciņu. Katls ir aprīkots ar 3 gaisa padevas avotiem. Pirmais avots ir priekšā esošais vāciņš un 2 avoti sānos pa labi un pa kreisi. Sānu avoti atkal iedalās 2 – primārais un sekundārais. Ja skursteņa vilkme ir pārāk liela, mēs varam regulēt sekundāro gaisa padevi. Primārais gaiss tiek izmantots, lai pastiprinātu vai samazinātu degšanu. Kurtuves kamera ir aprīkota ar 2 durvīm, ārējām durvīm un kveldurvīm. Lai kurinātu ar granulām, jāizmanto durvis ar degli un jāieslēdz vadības bloks. Katlā ir uzstādīts deglis, kas tiek standarta komplektācijā uzstādīts arī citos katlos. Šim deglim ir automātiski tīrāma reste un aizdedzinātājs. Reste ir izņemama tīrīšanai. Reste ir izgatavota no biezas 6 mm loksnes. Degļa uzstādīšana ir ļoti vienkārša. Ievietojam degli atverē. Pieskrūvējam uzgriežņus. Peletu padeves cauruli pievienojam deglim ar ātro savienotāju. Peletu padeves cauruli izvēlamies garu, lai varētu to pielāgot atbilstošam attālumam un bunkura garumam no katla. Caurule jānogriež tādā garumā, lai nodrošinātu brīvu peletu ieplūšanu. Noņemot apvalku, mums ir piekļuve visām degļa detaļām. Mēs varam brīvi nomainīt aizdedzinātāju. Augšpusē atrodas motors, kas padod peletus uz degli. Zemāk ir režģa piedziņa. Zem režģa piedziņas atrodas sensors, režģa pozīcijas sensors Hall sensora tipa. Zemāk ir ventilators ar turbīnu, kas mēra gaisa plūsmu, kas nepieciešama pareizai peletu sadegšanai. Labajā pusē atrodas plate ar savienojumiem visām ierīcēm deglī. Zem reduktora, zem motoreduktora atrodas aizdedzinātājs. Magnēts uz piedziņas korpusa ļauj atbloķēt režģi, atvieglojot tīrīšanu. Lai tas darbotos pareizi, tam jābūt uzliktam sānos. Pirms noņem degļa korpusu, droši izslēdz katlu un atvieno kontaktdakšu no tīkla. Ieslēdzam vadības bloku. Katls ir sagatavots darbam ar granulām.